Labdien, cienījamie žurnālisti! Ir vēl atlikusi mazliet vairāk kā viena diennakts, līdz oficiāli noslēgsies Latvijas prezidentūra Eiropas Savienības padomē, kurai bija veltīta ilga sagatavošanās un kur strauji pagāja. Un par rezultātiem es došu vārdu vispirms ministra prezidentē Laimdotai Straujumai. Tā, labdien visiem! Jā, kā jau Aiva minēja, pēc 6 ļoti intensīviem prezidentūras mēnešiem varu teikt, ka mēs esam izdarījuši lielu darbu. Mēs izdarījuši to, ko no mums sagaidīja, un vēl vairāk. Vispirms mēs esam gājuši uz priekšu definēto, jau pieņemto mērķu un uzdevumu īstenošanai, bet vienlaikus mēs esam parādījuši spēju reaģēt uz negaidītiem un sarežģītiem notikumiem. Kā jau ir iepriekš minēts, Latvijas prezidentūra noritēja sarežģītā laikā, un galvenie izaicinājumi bija saistīti ar drošības situāciju gan Eiropas Savienībā iekšienē, gan arī plašākā pasaulē. Tāpēc prezidentūra neatņemama sastāvdaļa bija jautājums par Eiropas vērtībām, par Eiropas demokrātijas tradīcijām, to nosargāšanu. Latvijas prezidentūra mērķtiecīgi virzīja uz priekšu padomes darbu, un esam ieguldījuši lielu darbu, lai kopā ar Eiropas komisiju un Eiropas parlamentu rastu labākos kompromisus svarīgiem tiesību aktu projektiem, kas sniegtu jaunu ieguldījumu tālāk Eiropas Savienības ekonomiskai izaugsmai un arī iedzīvotājiem. Lai tie neizklausītos vienkārši tukši vārdi, es vēlos minēt tikai dažus piemērus. Būs pieejams finansējums investīcijām no Eiropas strateģisko investīciju fonda, kuru mums izdevās kopā ar komisiju un Eiropas parlamentu pieņemt un sagatavot darbībai rekord īsā laikā, 4,5 mēnešos, kas ir salīdzinot ar parasto tempu 1 gads, patiešām labs rezultāts. Tad ir panāktu vienošanās rezultātā vairāk jauniešu varēs saņemt stipendijas apmācībām. Ik viens Latvijas pilsonis nelaimē varēs saņemt palīdzību jebkuras citas Eiropas Savienības valsts vēstniecībā pasaulē. Drošāk varēs iegādāties ceļojuma pakalpojumus internetā. Tie ir tādi praktiskie piemēri. 3 gadus gāja process par vienošanos personas datu aizsardzību internetā, kur Latvijas prezidentūras laikā mēs vienojamies par šiem datu aizsardzības principiem. Un principāli vienošanās ir panākta arī par tiesībām būt aizmirstam internetā. Rīgā tika pieņemts lēmums par Eiropas enerģētikas savienības izveidošanu. Tie ir tikai daži no piemēriem, kas ir izdarīts prezidentūras laikā. Es zinu, ka ministrs runās konkrētāk. Latvijas prezidentūra laikā Latvijai bija iespēja dot ieguldījumu ne tikai politiski risināmajos jautājumos, bet arī parādīt Latviju kā radošu, talantīgu un strādīgu Eiropas valsti ar bagātu kultūru, mākslu, inovācijām. Veiktu aktivitāšu spektrs bija ļoti plašs. Konferences, semināri, diskusijas, izcilu kultūras mākslas projektu prezentācijas, formālās un neformālās Eiropas Savienības vēstnieku tikšanās, mūsu valsts prezentācija ārzemēs, un prezidentūras kultūras programma tā bija vienīgākā kultūras programma ārvalstīs kopš Latvijas neatkarības atjaunošanas. Rīgas vārds Eiropā izskanēs arī pēc prezidentūras beigām, ikreiz, kad tiks veikt atsauce uz Rīgā aizsāktiem procesiem. Prezidentūras laikā tika pieņemtas vismaz 10 deklarācijas un paziņojumi, kuru nosaukumā iekļauts vārds Rīga. Esam saņēmuši atzinīgus vārdus par savām spējām uzklausīt visus viedokļus un
pieņemt lēmumu par savām organizatoriskām dotībām, uzņemot vairāk nekā 24,000 dalībnieku šeit Rīgā, gan arī vairāk kā 200 dažādos prezidentūras pasākumos. Prezidentūras norisē bija iesaistīti 1140 valsts pārvaldes darbinieki. Domāju, ka šis laiks ir zināmā mērā mūs visus izmainījis. Mēs uzsākām darbu 1. janvārī labi sagatavojušies. Mēs turpinājām mācīties šī pusgada laikā. Esam ieguvuši nenovērtējumu pieredzi, kļuvuši pašapzinīgāki, zinošāki, un es ticu, ka tas palīdzēs tālākai Latvijas interešu aizstāvībai. Esam arī pierādījuši, ka varam labi strādāt sarežģītos spriedzes apstākļos. Paldies ministriem, Saeimas deputātiem, diplomātiem, ierēģiem, ekspertiem, nevalstiskajām organizācijām, sociālajiem partneriem, kultūras cilvēkiem, žurnālistiem, tulkiem, iekšlietu sistēmas darbiniekiem, prezidentūras atbalstītājiem, kā arī visai sabiedrībai par līdzjūšanu, izpratni un līdzdarbošanos. Mūsu iegūtās zināšanas un prasmes ir jāizmanto valsts tālākai attīstībai. Prezidentūra ir beigusies, bet sākas valsts attīstības darbi, un kā jau tas ir zināms, mūsu valdības deklarācija ir ierakstīts, ka valdības mērķis ir cilvēku dzīves kvalitātes uzlabošana. Un tas nav iespējams bez tautas saimniecības izglītības attīstības. Un es ļoti gribu, un es ticu, ka mēs to varēsim visu šīs zināšanas prasmes izmantot, lai mēs Latvijā soli pa solim darītu tos darbus, ko no mums sagaida cilvēki. Nobeigumā es gribu teikt, ka vienmēr ir jāanalizē tas, kas izdarīts. Bet reizē ir arī objektīvi jānovērtē savi sasniegumi un par tiem jālepojas, ejot uz tālāko mērķi. Un Latvija iet uz priekšu. Paldies! Paldies! Vārds ārlietu ministram Edgaram Rinkēvičam. Paldies! Labdien! Godātie žurnālisti, cienījamās žurnālistes, es gribētu teikt pavisam īsi tādu kopsavilkumu par Latvijas pirmo prezidentūru Eiropas Savienības padomē. Tā ir izdevusies un tā ir veiksmīgi novadīta. Lai arī mums vēl ir atlikusi nedaudz vairāk nekā viena diennakts, un mēs visi zinām, kādi dramatiski notikumi šobrīd noris gan saistībā ar ārējiem, gan iekšējiem izaicinājumiem. Tomēr, ja mēs paraugamies uz prezidentūras stratēģiskajām prioritātēm, kuras mēs izvirzījām, tātad konkurētspējīgas Eiropas attīstība, digitālās Eiropas attīstība un iesaistīts vairāk aktīvas globāla Eiropas attīstība, tad es domāju, ka visas šīs trīs stratēģiskās prioritātes mums ir izdevies īstenot. Premjera jau minēja šeit gan par stratēģisko investīciju plānu, jeb tā saucamo Junkera plānu. Jāsaka, ka tas ir labs stimuls gan Eiropas Savienības ekonomikas attīstībai, gan arī tās dalībvalstu attīstībai. Tagad jāsaka, jau pašiem vien ir jādomā par to, kādā veidā piesaistīt pēc iespējas vairāk līdzekļus mūsu pašu energosektoru, transporta sektoru, zinātnes un pētījumu sektoru attīstībai. Arī tas, par ko runāja ministra prezidente, faktiski Rīgā tika likti pamati un pēc tam Eiropadomē martā apstiprināti enerģētikas savienības izveidē. Es domāju, ka mūsdienu apstākļos tas Latvijai ir īpaši būtiski, ņemot vērā mūsu 100% atkarību no Krievijas gāzes, ņemot vērā to, ka jo ātrāk mēs liberalizēsim gāzes tirgu, jo ātrāk mēs spēsim izmantot enerģētikas savienības, īpaši infrastruktūras sniegtās priekšrocības, jo, teiksim, ātrāk un efektīvāk mēs paši šeit saņemsimies un spēsim gan ieviest trešo paketi, gan arī lielā mērā veicināt konkurētspēju un vidējā termiņā arī mazināt gāzes cenas izmaksas mūsu pašu iedzīvotājiem, jo tas, protams, mums būs labāk. Tāpat, kā jūs zinat, Rīgā tika arī
aizvadīts Austrumu partnerības samits. Jāsaka, tādos apstākļos, kas bija ļoti, ļoti sarežģīti, gan Krievijas agresija Ukrainā, gan Krimas pretlikumīga aneksija, viss, kas notika faktiski starp viņus un Rīgas samitu. Daudziem skeptiķiem lika jautāt, vai Austrumu partnerība ir dzīva un turpināsies. Mēs Rīgā redzējām, ka jā, Eiropas Savienība apstiprina savu iesaisti, tālāk aktīvu iesaisti Austrumu reģionu attīstībā un atbalstā. Tas, kas man liekas, ir ļoti būtiski, ka mūsu prezidentūra nebija arī ārpolitiski viena jautājuma prezidentūra. Mēs aktīvi strādājām un panācām to, ka Eiropas Savienība pārskata un apstiprina jauno Centrālāzijas stratēģiju. Tas mums ir izdevīgi un būtiski arī attīstot mūsu ekonomiskās attiecības transporta jomā, tātad arī veicinot valsts ekonomisko izaugsmu un kopīgo Eiropas Savienības izaugsmu. Tāpat esam daudz darījuši, un Rīgā notika 2 būtiskas ministru sanāksmes Āzijas Eiropas formātā. Viena bija transporta, otra izglītības ministru sanāksme, arī faktiski šeit veicinot lielā mērā Eiropas Savienības un Āzijas sadarbību, un daudzās Āzijas valstīs skaidrāk iezīmējot Latvijas un Rīgas vietu. Visbeidzot, mēs centāmies būt arī līdzsvarota prezidentūra, ņemot vērā to, ka mēs ļoti daudz šeit runājam un bažījamies, protams, par to, kas notiek mums kaimiņos austrumos, bet nemazāk būtiskas problēmas mēs redzam attīstamies arī dienvidu kaimiņu reģionos. Ministra prezidenti jau minēja par tiem 2 ļoti smagajiem, varbūt pat ne pārāk gaidītajiem izaicinājumiem, ar kuriem saskaras Eiropas Savienība un arī mēs kā prezidentūra. Tas ir gan terorisms, gan migrācija. Taču man liekas, ka mums visiem ir jāsaprot, ja mēs nestrādāsim tikpat aktīvi un neinteresēsimies par to, kas notiek dienvidos, tad arī šie jautājumi netiks atrisināti. Līdz ar ko es tiešām esmu priecīgs, ka mani kolēģi valdībā, arī ārlietu ministrijā, ļoti elastīgi spēja reaģēt uz šiem izaicinājumiem. Es neatceros noteikti, gan jau statistiku un vēsturi to var precizēt, bet es neatceros tādu gadījumu, ka viens prezidentūras laikā notiek 2 ārkārtas Eiropadomes. Viena februārī saistībā ar terorismu, otra aprīlī saistībā ar migrācijas draudiem un problēmām, kas ir jārisina šajā kontekstā. Līdz ar ko domāju, ka mums tiešām visi jautājumi, kas skar prezidentūras stratēģiskās prioritātes, ir virzījušies veiksmīgi. Tajā pašā laikā prezidentūras nav izolēts. Un es gribētu teikt, ka mēs ceram un arī nododam mūsu kolēģiem Luksemburgā vairākus jautājumus, pie kuriem noteikti būtu jāturpina strādāt. Neapšaubāmi, un es šeit minēju vienu no prioritātēm, digitālā tirgus attīstība, digitālās Eiropas attīstība. Šis nav vienkāršs jautājums, ir ļoti daudz un dažādas lietas, sākot no datu drošības, iekšējo internetu barjeru nojaukšanas, arī kiberaizsardzības jautājumiem, arī, teiksim, datu kopējā, teiksim, politika Eiropas Savienībā, pie kuriem noteikti Luksemburgas prezidentūra turpinās strādāt. Par to mēs esam arī runājuši ar kolēģi Luksemburgas ārlietu ministru. Otrkārt, mēs ļoti labprāt redzētu, ka turpinās tikpat aktīvs darbs gan Eiropas Savienības austrumu, gan dienvidu kaimiņu reģionos. Jo, kā jau es teicu, šie abi reģioni ir šobrīd pilni ar daudz un dažādām problēmām, sākot jau no tā, ko es minēju saistībā ar Ukrainu, tas, ko mēs noteikti redzam arī attīstību Moldovā un Gruzijā. Mēs gribētu redzēt tālāku palīdzības paketes īstenošanu gan Ukrainai, gan Gruzijai, gan Moldovai, īstenojot asociācijas līgumus, brīvās tirdzniecības līgumus un veidojot daudz individuālākas attiecības ar visām austrumu partnerības valstīm un dienvidos. Neapšaubāmi turpināsies darbs pie jautājumiem, kas skar kopējo Eiropas Savienības koordināciju cīņai ar terorismu, arī runājot par lietām, kas varbūt ir saistītas tieši ar cēloņu novēršanu. Tā ir gan konflikta mazināšana mūsu dienvidu kaimiņu reģionos, gan arī
protams, vesela rinda problēmu risināšana, kas saistās ar nabadzību. Latvijas prezidentūra arī ļoti veiksmīgi ir uzsākusi, un mums arī bija jau pirmā diskusija ministru līmenī jūnijā, tātad strateģiskās komunikācijas plāna izstrādi, tātad cīņa pret to, ko mēs šobrīd saucam par Krievijas propagandu. Un šeit es ļoti gribu domāt un cerēt, un es arī zinu, ka tas darbs turpināsies arī Luksemburgas prezidentūras laikā. Plāns ir sagatavots, plāns tiek apspriests, plānu drīzumā būs jāapstiprina un jāsāk īstenot. Neapšaubām lietas, kas saistās gan ar strateģiskās investīcijas, šī fonda attīstību un enerģētikas savienības attīstību, ir tās lietas, kuras pilnīgi noteikti es gribētu redzēt arī kā tādas, kuras tiek pārņemtas no mūsu prezidentūras un tālāk turpinātas Luksemburgas prezidentūras laikā. Un, protams, ka kolēģi Luksemburgā pabeigs to, ko mēs darījām, gan klimata pārmaiņu pakete, tātad decembra konferences Parīzē, gan pēc 2015. gada attīstības sadarbības mērķa Eiropas Savienības kopējā pozīcija septembrī gaidāmajā ANO samitā. Tātad šīs ir lietas, kuras ir veiksmīgi sāktas ciešā koordinācijā ar Luksemburgu, un tās arī tiks tālāk turpinātas. Visbeidzot, ja man vajadzētu summēt, kas tad bija tie galvenie ieguvumi panākumi, neapšaubām galvenais ieguvums Latvijai, un šeit premjeri jau minēja vairākas lietas, es negribu atkārtoties, bet es gribu uzsvērt, tas ir daudz pieredzējušāks, attīstītāks, informācijas bagātāks gan civildienestu ierēģi, gan diplomātu korpuss. Mūsu vēstniece no pirmajām dienām Briselē bija lūgusi kolēģiem, gan nozara atašejiem, gan diplomātiem, rūpīgi pierakstīt, kādas tad ir tās lietas, ko citas dalību valsts diplomāti un atašeji mēģina no prezidentūras panākt. Un jāsaka, mums bija to, ko pamācīties, un es domāju, kā jau premjeri teica, tas mums palīdzēs arī nākotnē vēl labāk aizstāvēt intereses daudz un dažādās nozarēs. Otra lieta, neapšaubāmi, to, ko es gribētu atzīmēt, tie kontakti, tie sakari, ne tikai Eiropas Savienības ietvaros, bet ārpusē, kas ir veidojušies gan mūsu valdības locekļiem, gan Saeimas deputātiem, gan diplomātiem un ierēģiem, tie jau paliek. Un mēs, es domāju, un tas ir viens no mūsu ārlietu dienestu, un ne tikai ārlietu dienestu uzdevumiem, šobrīd ir kapitalizēt uz šiem iegūmiem, jau attīstot mūsu valsts ekonomiskās saiknes ar ārpus Eiropas Savienības esošām valstīm un reģioniem, un attīstīt, protams, arī politiskās saites. Pie izaicinājumiem neapšaubāmi, te jau daži tika minēti, bet neapšaubāmi, ka tas laikam izbīlis pirms prezidentūras bija lielāks nekā pats prezidentūras process. Jo tajā brīdī, kad visi sāka strādāt, tad es arī jūtu, ka faktiski pēc nelielas ieskriešanās mēs tiešām strādājam labi un efektīvi. Līdz ar ko es gribētu teikt tiešām lielu paldies gan ministru prezidentei. Tas darbs nebija viegls, gan līdzsvaroti strādāt šeit Latvijā, gan Eiropas Savienības kontekstā. Visiem kolēģiem ministriem, es domāju, ka visi kolēģi ir strādājuši ļoti labi un atbildīgi. Visiem valsts pārvaldes darbiniekiem, Saeimas deputātiem, jo arī Saeimai, kā jūs pamanījāt, bija ļoti daudz pasākumu, dažādu veidu pasākumu. Pēdējais vakar Eiropas Savienības ASV parlamentu dialogs. Tāpat arī es gribētu teikt tiešām lielu paldies visiem kolēģiem ārlietu ministrijā, prezidentūras sekretariātā par, teiksim, tiešām fantastisko darbu, bet īpaši paldies ir visiem mūsu brīvprātīgajiem, kas visu darīja, teiksim, gan mācoties, gan, teiksim, arī darot to faktiski bez atlīdzības, un vislabākie vārdi, ko es esmu dzirdējis no delegācijām, no ministriem, ir tieši tikuši veltīti viņiem. Tā kā es domāju, ka šeit ļoti skaisti. Jā, un es domāju, ka šeit neapšaubām tā ir arī bijusi pieredze viņu tālākajās karjerās, darba meklējumos, kas noteikti viņiem palīdzēs. Un, protams, nekas jau pēc 30. jūnija nebeidzās. Mēs joprojām
turpināsim strādāt vēl prezidentūras trio ietvaros. Mēs tagad, kā jau es teicu, ārlietu dienestā koncentrēsimies uz 3 prioritātēm. Viena ir neapšaubām valsts ārējo ekonomisko interešu attīstība un virzīšana, jau ņemot vērā arī to, kas ir noticis mūsu prezidentūras laikā. Mums vēl ir gads, lai pabeigtu sarunas par Latvijas iestāšanos ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijā, jeb OECD, un neapšaubāmi pats būtiskākais uzdevums šajā ļoti mainīgajā pasaulē ir stiprināt valsts drošību. To es pat izvirzītu kā uzdevumu numur 1 gan Eiropas Savienības, gan NATO ietvaros. Paldies! Paldies! Lūdzu, cienījamie žurnālisti, jūs jautājumu. Labdien, Ilija Kozins, Latvijas rādio. Man būtu jautājums, laikam, Straujums kundzei. Ja ir zināms, tad cik prezidentūra izmaksāja Latvijas nodokļu maksātājiem? Paldies! Es gribu teikt, ka Latvijas prezidentūra tas ir mūsu pienākums, kas mums jāpilda vienreiz 14 gados. Mēs neesam aprēķinājuši tagad, pēc prezidentūras. Prezidentūra vēl nav beigusies, bet mēs neesam pārsnieguši plānoto budžetu, tas ir skaidrs. Mums ir ietaupījumi, ārlietu ministrija jau ir atgriezusi 1,5 miljonu. Es zinu, citās ministrijās ir ietaupījumi no tā, kas bija plānots. Tā kā tas, ko es šobrīd varu pateikt. Es tikai varu papildināt, ka mēs vēl kādu mēnesi, pusotru maksāsim gan rēķinus, gan aprēķināsim virsstundas policijas darbiniekiem, arī citu dienestu darbiniekiem, taču šobrīd mēs lēšam, ka tiešās izmaksas 3 gadu laikā, es gribētu uzsvērt 3 gadu laikā, nevis šī gada laikā, lai nebūtu pārpratumi, nepārsniegs 60 miljonus eiro. Paldies, lūdzu, Latvijas televīzija. Labdien! Jautājums ārlietu ministru kungam. Jūs teicāt par šiem izaicinājumiem, kas mums bija šajā pusgadā, un minējāt arī migrācijas jautājumu, un teicāt, ka mēs bijām ļoti fleksibli un spējām pielāgoties tai situācijai. Tajā pašā laikā izskan, ka tā mūsu solidarizēšanās migrācijas jautājumā, tieši Latvijas pozīcija, tomēr nav bijusi gana elastīga, un mēs neesam gana solidarizējušies. Kā jūs komentētu šādu viedokli? Es absolūti tam nevaru piekrist. Pirmkārt, priekšlikums par obligātajām kvotām nācis no komisijas. Un es gribētu arī šeit atgādināt, ka Eiropas Savienībā, tāpat kā daudzās arī organizācijās, un ne tikai organizācijās, bet arī nacionālajās valstīs, faktiski ir zināms, kā lai saka, spēka līdzsvars. Ir Eiropas parlaments, ir Eiropas komisija un Eiropas padome. Latvija prezidēja Eiropas padomē, un tas ir viens no pīlāriem. Komisijas priekšlikums, kas tika sagatavots un iesniegts faktiski pretēji Eiropas padomes aprīlī lemtajam, paredzēja obligātās kvotas. Tātad mums, kā prezidējošai valstī, patiesību sakot, nācās gan norādīt uz to, ka Eiropas padomes aprīļa lēmums neparedzēja obligātās kvotas. Mēs esam runājuši par brīvprātīgām kvotām. Tas bija tas, kas izrietēja arī no Eiropas padomes. Tā kā mūsu, kā prezidējošās valsts, pienākums kopā ar Eiropas padomes prezidentu Tuska kungu bija, protams, ievērot to, ko lēma dalībvalstis. Tas, ka sākās šādas diskusijas, tas, ka šīs diskusijas pagājušā nedēļa tika Eiropas padomē faktiski noslēgts ar, manuprāt, atbalstām priekšlikumu, kas vairs neparedz obligātumu, bet kas paredz brīvprātību, lielā mērā liecina, ka mēs esam gan panākuši to, ka sākotnēji Eiropas padomes pozīcija ir saglabāta, bet tajā pašā laikā mēs esam arī panākuši to, ka šīs problēmas, kas tiešām ir saistībā ar bēgļu uzņemšanu, tiek arī tālāk risinātas. Tagad līdz jūlija beigām attiecīgi iekšlietu ministri strādās jau pie precīzākiem aprēķiniem. Es domāju, ka tas, pret ko iebild ļoti daudz dalību valsts, bija šis negaidītais obligātums. Tas, acīm redzam, nebija pieņemams lielākajai daļai dalību valstu, tāpēc arī prezidentūras ietvaros iekšlietu ministri, jo faktiski šis jautājums vairāk tiek risināts iekšlietu ministru sanāksmēs, gan arī valsts un valdību vadītāji reāli, manuprāt, ir panākuši pietiekami labu virzību. Kas attiecās varbūt uz
plašāku šī jautājuma virzību. Es gribētu teikt tā, ka mēs, protams, šobrīd esam sāsinājuši uzmanību uz to, kas noteikti skar katru dalību valsti, bet, manuprāt, arī ļoti būtiski ir tas, ka mēs gan ārlietu padomē, gan mūsu sanāksmēs, kas notika ārlietu ministriem ar aizsardzības ministriem Eiropas Savienības ietvaros un ārlietu ministriem ar iekšlietu ministriem, faktiski izveidojām arī plašāku ietvaru. Mēs ar bēgļu problēmām nekad netiksim galā, ja mēs nerisināsim, teiksim, cēloņus, gan konfliktus, gan, teiksim, situāciju Lībijā. Mums ir jābūt gataviem kādā brīdī arī runāt par kopīgās drošības un aizsardzības politikas misiju. Pirmais solis jau ir spērts pirms 10 dienām. Mums ir jādara viss, lai Lībijā atjaunotos centralizēta vienota vara, tās institūti, kas arī lielā mērā palīdzēs daudz jautājumus risināt. Bez tā vēl ir ļoti daudz papildus apstākļu. Es jau minēju, cik ļoti saistīts ir lietas. Cīņa pret terorismu, piemēram, Boko Haram, Nigērijā, Sudānā, viss, kas notika Malī, lielā mērā ir tieši saistīta arī ar to, cik liels spiediens būs tieši migrācijas jomā, jo tie cilvēki lielākā daļa bēg no konfliktiem, bēg no vardarbības, un tas mums arī ir jāapzinās. Un otra lieta, neapšaubāmi, mēs esam centušies virzīt arī Eiropas Savienības diskusiju attīstības politikas jautājumos. Tātad Eiropas Savienība ir pasaulē lielākais attīstības politikas donors, tātad dodot naudu daudz un dažādām valstīm, palīdzot attīstīt šo valstu institūtus, palīdzot novērst arī nabadzību. Tātad arī šis ir jautājums par to, kā mēs efektīvāk varam izmantot Eiropas Savienības attīstības palīdzības instrumentus, lai novērstu daļu no šiem cēloņiem, kas veicina migrāciju, nabadzību, konflikti. Šīs ir tās lietas, bet būsim arī realisti, tas ir darbs ilgtermiņā. Ja papildinot ministru, tad, kā ministrs teica, piekdien, ceturtdien līdz 3 naktī Eiropadome. Mēs runājam par bēgļu jautājumiem, un tur nav tikai kā izvietot bēgļus, kuriem ir šis bēgļu status. Ja tur ir vesels komplekss jautājumi, kas tika apspriests, un kur jau ministrs minēja. Tātad tas ir attīstības atbalsts valstīm, no kurienes pārsvarā nāk bēgļi. Tā ir mūsu robeža aizsardzība. Tā ir tātad nelegālo imigrantu atgriešana uz tām valstīm, no kurām šie imigranti nākuši. Un, protams, solidaritāte bēgļu izmitināšanās starp valstīm un tiem, kuriem ir bēgļu status, kuri bēg no kara vai citām objektīvām, teiksim, problēmām. Un, kā jau ministrs minēja, arī otrais Eiropadome nolēma, ka ir brīvprātīga bēgļu uzņemšana. Un man ir jāatkārto arī to, ko ministrs teica, ka mēs vienojamies, ka jūlija laikā tiks sagatavots mehānisms, kā var izvietot Eiropas Savienībā 60,000 bēgļu. Un tas ir mazs skaits, jo Itālija vien ir jau 100,000, vairāk kā 100,000 Grieķijā un 50,000 ir Ungārijā, kas ir jau valstī iekšā. Un tas, ko mēs šeit Latvijā darīsim, tad mēs nevaram palikt ārpus šīs solidaritātes. Šodien es runāšu pēc pāris stundām, pēc 3 stundām ar mūsu koalīcijas partneriem. Mums jāveido darba grupa, kas ļoti ātri strādās, lai varētu sagatavot piedāvājumu, un esmu vienojusies arī ar Lietuvas prezidenti un Igaunijas ministru prezidentu, ka Baltijas valstis varētu sagatavot kopēju priekšlikumu. Paldies, Lūdzu. Straimas kundze, Lasmanis Jānis neatkarīgām. Jūs teicāt, prezidentūra ir beigusies, sāks valsts attīstības darbi. Jā. Cik lielā mērā viņi bija apstājušies un vai mēs spēsim izdarīt to, ko mēs plānojam? Ministru kabinets strādāja, kā jūs zinat, un visi jautājumi tika risināti. Bet, protams, prezidentūra tas bija
tikpat kā otrā darba diena, jo vairākiem ministriem jāizsaka īpaši pateicība, kuri spēja veikt to, kas šeit jādara, papildus tam, kas bija jādara Eiropā, ārlietu ministram un finanšu ministram un iekšlietu ministram, arī citiem ministriem. Mēs esam visu to, kas bija paredzēts mūsu darbības plānā, izpildījuši arī valstī, bet es gribēju uzsvērt, ka cilvēki, kas piedalījās prezidentūrā, kam ir milzīga pieredze tagad, mums ir jāizmanto šī pieredze un tikpat mērķtiecīgi, tikpat teiksim, strukturēti, kā mēs gājām prezidentūrā, kur mums bija plāns katrai nedēļai faktiski, kas mums katru nedēļu ir jāizdara. Mums ir jāsagatavo šāda darbība, šī pieredze jāpārņem tālāk uz Latviju, bet es nedomāju, ka mums ir kas iekavēts. Mēs esam strādājuši, bet tās lietas, kas man īpaši šķiet šajā pusgadā, ir, kam jāpievērš uzmanība, tā ir tautsaimniecības attīstība, tā es domāju investīcijas, un mums jāveido platforma, lai mēs varētu izmantot Eiropas iespējas, Eiropas investīciju plānu, tā saucamā Junker plāna finansējumu, un varbūt Latvijā nebūs desmitiem miljonu lieli projekti, bet tur ir iespēja veidot platformas, gan nozaru platformas, gan reģionālās platformas, kas būtu jāveido mūsu attīstības finanšu institūcijā. Un eksports, protams, un regulējuma samazināšana, lai biznesa varētu brīvi strādāt. Un mēs esam jau savākuši no uzņēmējiem, kas kavē tieši tiesu sistēmā. Un augustā man būs nākošā Nacionālās attīstības padome, kur mēs skatīsim tieši tiesu sistēmas jautājumus, kas uzņēmējiem traucē. Un Tieslietu ministri būs sagatavojuši savus, teiksim, redzējumu par problēmām tieslietu sistēmā, un tā mēs iesim soli pa solim. Es nedomāju, ka mēs esam kaut ko kavējuši, bet mums ir šī pieredze, kuru mēs nedrīkstam palaist vējā. Mums ir jauna pieredze, mums jaunas zināšanas, jaunas redzējums pēc šī pusgada. Paldies, Juris Kaža. Jā, Juris Kaža, The Wall Street Journal. Jūs, sākot šo prezidentūru, tas viss notika uz Ukrainas krīzes fona, un tagad prezidentūrai beidzoties, Ukrainas krīze, protams, nekur nav pazudusi, bet ir sākusies jauna liela krīze, vismaz Dienvidu Eiropā un Eirozonā, un tā ir Grieķijas krīze. Jūs abi esat bijuši Briselē, ka visi šie notikumi tur norisēja. Varbūt kāds ir jūsu redzējums, kas tagad varētu notikt tālāk un cik nopietna šī situācija ir mūsu reģionam, Ziemeļa Eiropai un Baltijai? Tad ir pagājušās nedēļas nobeigumā bija sagatavots piedāvājums, kopējs piedāvājums no 3 institūcijām. Eiropas Investīciju banka, Eiropas komisija un Eiropas Starptautiskais valūtas fonds. Tika piedāvāts Grieķijai priekšlikums, kas paredzēja gan ekonomikas pārstruktūrēšanu, gan attīstību. Un bija vienošanās, ka Grieķija izvērtēs un 27. jūnijā, tātad sestdien, sniegs savu atbildi un līdz sestdienai strādās, vēl kopā meklējot kompromisus. Tomēr tas, ko izdarīja Grieķija, bija visai negaidīti. Vienpusēji tika pārtrauktas faktiski sarunas, jo sarunu vedēji tika atsaukti no sarunu procesa un tika paziņots, ka Grieķija veidos referendumu, un bez tam referendums notiks pēc tā datuma, kad beidzas otrā programma aizdevuma. Tas ir 30. jūnijas rītdien. Joprojām Eirogrupa ir gatava diskusijām, ja Grieķija atgriežas un sāk diskusijas par to piedāvājumu, kas ir izteikts. Latvija nav iesaistījusies šajā Grieķijas palīdzības programmā.
tur ir iesaistījusies mūsu kaimiņu valsts. Mēs neesam iesaistījušies, tāpēc, ka Eirozonā mēs esam iestājušies pēc šīs programmas. Un tagad arī notikumi, kas notiek ar Grieķijas atbalsta programmu, vairs nav iespējami, jo izveidots Eiropā mehānisms, monetārās uzraudzības un fiskālās uzraudzības mehānisms, bet, nu jā, mēs redzam, kas notiek Grieķijā tagad. Eirogrupa un Eiropas komisija joprojām ir gatava risinājumu meklēšanai, ja Grieķija atsāk diskusijas par šo aizdevumu. Kas notiks, es nezinu, varbūt šodien jau ir kādi jauni. Es neesmu pāris stundas skatījusies, kas notiek Grieķijā, bet es domāju, ka tas lēmums, ko pieņēma Grieķijas valdība un Grieķijas parlaments, ekonomiski nav pamatots. Protams, tā ir Grieķu tautas vēlēta valdība un parlaments, bet ekonomiski šis risinājums, ko pieņēma Grieķija, nav pamatots. Protams, Grieķija nav izstājusies no Eirozonas, un Eiropas institūcijas darīs visu, lai novērstu Eirozonas šupošanos, bet tas sakas pašai Grieķijai. Īsi. Es arī veselu stundu neesmu ieskatījies Twitterī, tāpēc nezinu, kas notiek, kas nenotiek šobrīd pasaulē. Bet 3 lietas, ko es gribētu uzsvērt. Pirmkārt, lai tiktu viest skaidrību, sākot prezidentūru, mēs neapsolījām atrisināt Ukrainas krīzes. Tas ir, protams, jautājums, kas, diemžēl, prasīs ļoti ilga laika gan Eiropas Savienības iesaisti ar Normandijas formātu starpniecību. Mēs labi redzam, ka faktiski Minskas vienošanās, lai arī pastāv, tomēr tiek pārkāpta. Mēs labi zinām, kādus lēmumus vēl pirms faktiski pirms nedēļas. Jā, tieši pirms nedēļas Eiropas ārlietu ministri pieņēma, apstiprinot vēstnieku pirms 10 dienām lemto par sankciju pagarināšanu pret Krieviju līdz 31. janvārim, nākamā gada 31. janvārim. Tātad šī ir viena problēma, kas neapšaubāmi būs jārisina gan Eiropas Savienības ārlietu pārstāvēja, augstajai pārstāvēja ārlietās Federikai Mogherini, kopīgi Eiropas Savienībai. Un es domāju, ka šeit mums tiešām šobrīd būtu daudz nopietnāk jākoncentrējās arī uz reālas palīdzības sniegšanu Ukrainai. Es esmu gandarīts, ka mūsu prezidentūras laikā tika piešķirt 1,8 miljardi eiro. Tas notika šeit Rīgā, ja jūs atceraties, par to paziņoja janvārī gan ministra prezidenti, gan Eiropas komisijas prezidents, bet mēs ļoti labi saprotam, ka tas absolūti nav pietiekami. Otra lieta par Grieķiju. Es domāju, ka šeit ir jāsaprot pirmkārt, ka durvis sarunām joprojām ir atvērtas. Tas ir tas, ko ir teikuši Eirogrupas finanšu ministri, tas ir tas, ko ir atkārtojuši gan Eiropadomes prezidents, gan Eirokomisijas prezidents. Taču sarunas var notikt tikai tad, ja ir divas sarunu puses un ja ir sarunu priekšmets. Otra lieta. Grieķija ir suverēna valsts, un Grieķijai ir tiesības rīkot referendumus. Taču es domāju, ka Grieķijas tautai balsojot ir arī jāsaprot, kādas tad būs, teiksim, šīs programmas noraidīšanas sekas, lai gan jau juridiski tur ir zinām pretruna. Nevar vairs balsot par programmu, kur faktiski beidzās 30. jūnija pusnaktī. Tā pašā laikā, ziniet, ir vēl arī 18 Eirozonas valstis, kurām arī ir tādas pašas suverēnas tiesības un kurām arī ir jāatbild, kur valdībām ir jāatbild savu vēlētāju priekšā un savu tautu priekšā. Un kas notiks, ja mēs pēc Grieķijas referenduma sāksim balsot katrs savā valstī referendumā? Es domāju, ka šeit neapšaubāmi Grieķijas valdībai ir jāuzņemās pilna atbildība par tām sekām, kādas būs. Man šobrīd, manā rīcībā, un tā ir trešā lieta, nav tādas informācijas, ņemot vērā mūsu tirzniecības kontaktus, ņemot vērā mūsu teiksim, arī tā kā premjera teica, iestāšanos Eirozonā 2014. gada 1. janvārī, ka tieši sekas uz Latvijas ekonomiku varētu būt
ievērojams. Tā pašā laikā neaizmirsīsim arī, ka šādai rīcībai ir arī ne tikai ekonomiskas un finansiālas sekas, bet zināmā mērā arī ģeopolitiskas sekas. Tas arī ir jāņem vērā. Un man ļoti negribētos, lai teiksim, šie satricinājumi kaut kādā veidā iedragātu Eiropas Savienību kopumā. Protams, ka ārlietu ministrija arī pavisam drīz izplatīs, jau ir izplatījusi līdzīgu ieteikumu kā daudzas Eiropas Savienības dalību valstis. Ja turisti dodas šobrīd uz Grieķiju, paņemiet vairāk naudas šeit. Latvijā no bankomātiem. Latvijas bankomāti izdod tik daudz naudas, cik paši iedzīvotāji ir noteikuši kā limitu. Un šai ziņā masu mediju pārstāvju ievērībai mēs tiešām pavisam drīz, ja vien neesam jau nākuši klajā ar šādu arī ieteikumu. Paldies. Preses konferences ar atvēlētais laiks ir noslēdzies. Meklējam informāciju par prezidentūras rezultātiem arī ārlietu ministrijas un prezidentūras mājaslapā. Paldies ministru prezidentai, ārlietu ministram.